dārgie Čaula TV skatītāji! Šodien Čaulas TV studijā ir ļoti īpaša diena. Jā, pie mums viesojas divi Latvijā diezgan pazīstami puiši vārdā Ansis Kolmans un Toms Horsts. Čau, puiši! Čau! Čau, čau! Un labāk viņi ir pazīstami, protams, ar saviem skatuves vārdiem Tablis un Ansis. Oriģināli. Viss pareizi? Jā, viss ir pilnīgi pareizi, jā. Varbūt pirms mēs sākam tādu kārtīgu interviju, varbūt noskaidrosim, kā īsti Toms Horsts nonāca pie savu niknējuma Tablis. Jā, ko tas nozīmē Tablis? Tas īsti neko nenozīmē, tas tāds tā kā atvasinājums no mana uzvārda. Man kopš skolas laikiem mēdz klasbiedra par Horsts Tablis saukt, un tad tā sakne atkrīt, un tikai tā izskaņa ir palikusi pāri tas Tablis. Tā tas valkās jau labu Būtībā laiku. bērnības trauma, jā? Jā, bērnības trauma. Skolas trauma ir redzama arī pašlaik. Bet vispār, puiši, kā jūs atbraucāt studiju, veiksmīgi atradāt? Jā, es šeit jau biju pabijis, un es pēc instinktiem jau vadoties jau tā kā atgriezos. Pēc ožas. Es esmu atgriezies šeit, jā. Personīgi. Tablis nāca līdzi, tāpēc viņam uzskatīt. Viņš tev sākoja vienkārši. Jā. Kupenās neies tikai, tad jau viss ir veiksmīgi noritējis būtībā. Un es domāju, ka mēs arī varam laicīgi pateikt to, ka mūsu intervijas izskaņā mākslinieki iepriecinās arī ar kādu muzikālu kompozīciju. Tieši tā, live session, tā varētu to nosaukt. Ar improvizētu tādu priekšnesumu nelielu. Mēģināsim kaut ko uz vietas uztaisīt. Zapt, jā. Vienkārši freestyles? Nē, tas nav freestyles kā no galvas, tas ir teksti uz tabļas istā bīta. Šis tas ir sagatavots, bet tas būs tik dzīvi, cik dzīves hip-hops mēdz būt. Vienkārši saglabāsim intrigu un neatklāsim noslēpumus ātrāk par laiku. Ko es domāju, ka varam ķerties klāt interesantākajai daļai? Un, protams, kā jau divas meitenes un divi puiši, tad mums jāprasa, puiši, kāda ir to jūsu dzīvesveidu, dzīves stils, kā jau līdz tam nonācāt, līdz tam, kam jūs esat tagad, un kāds viss vispār aizsākās, cik gados, kāpēc, kas stimulē? Nedaudz biogrāfisks akts. Jā. Es gadu 10 ar šito ņemos, un principā ar katru gadu aizvien vairāk tas kļūst par ikdienu. Jo es tajā hip-hop kultūrā esmu tāds multidarbinieks, multimākslinieks, entuziasts. Es arī taisu mūzikas, es izpildu kaut ko pie mikrofona, es nodarbojos ar ierakstiem, tā kā mazu ierakstu studiju, tā kā ir manā pārvaldībā. Un tā kā es principā ikdienā sekoju līdzi hip-hop tapšanas procesam no 0% līdz 100%. Kas ir teksta sarakstīšana, ierakstīšana, bīta meklēšana, bīta uztaisīšana, producēšana, ierakstīšana un masters, mikses un tā tālāk. Es tam visam kaut kā pats esmu pašmācībā gājis cauri, un šobrīd, nezinu, pietiekami ilgs laiks pagājis, lai es varētu teikt, ka tik ātri nemetīšu mieru. Kā tev tā būtu? Man būtībā sākās ar hip-hopa klausīšanos. Un sākumā, kad es tajā lietā pievērsos, es gribēju baigi būt reperis, es gribēju rakstīt tekstus, skaitīt pantus, bet kaut kā es pamēģināju un nevisai patika tas rezultāts, bet tā mūzika tik un tā ļoti saistīta, tad es tā kā pārmetos un arī kā Ansis līdzīgi pašmācības ceļā sāku mācīties beats taisīt, un tad, jo vairāk es to darīju, jo vairāk ar to saslimu, un tā kaut kā es esmu joprojām ar beatiem. Vairāk neko hip-hopā es nedaru, tikai taisu mūziku. Es tā saprotu, ka Ansis tomēr vairāk ir pievērsties tieši tā kā repa lasīšanai, tas tā pareizi izteikties, bet Tablis tieši tā kā mūzikai. Bet kāpēc Ansis neturpina arī mūziku taisīt, vai tomēr tu tad? Es turpinu, jā, mēs darbojamies ar Tabli abi divi Dirty Deal Audio sastāvā, kas ir Latvijas tāds apjomīgākais beatmaker kolektīvs. Mēs pagājuši gadā uzplaukām, ja tā varētu teikt, šogad turpinam to pašu darīt. Un šī kolektīva ietvaros, tā kā es to ar instrumentālo daļu vairāk strādāju. Es pagājuši gadu tieši kaut kā vairāk atstāju novārtā to repu, to izpildīšanas daļu, un vairāk tieši tas bija beatu gads, un šogad es gribu tieši pievērsties vairāk izpildīšanai, un tas jau ir diezgan procesā. Tā, pagaidām viss iet uz labo pusi.
Tātad pēc jūsu stāstījuma mēs varam noprast to, ka ļoti lielu ikdienas daļu aizņem tieši mūzika un mūzikas radīšana. Tad arī uzreiz jautājums par to, vai ar to sanāk nopelnīt un vai mākslinieku starpā nevalda kādas nesaskaņas. Kā tā ikdiena izpaužas? Naudas nesaskaņas. Es domāju, ka nē. Man galvenais tas ienākuma avots ir tieši tas, tie ieraksti, ka es tā kā skaņu inženieris tur skaitos laikam un sēžu pie ierakstiem, bet šeit tad sanāk arī kaut kur uzspēlēt, kādu mūziku bāros, kafejnīcā, šotkafē, Kaņepes kultūras centrā, Mītā, Nabaklabā, vēl šur tur. Ezīts Miglā, jā. Blūsas. Kas? Blūsas? Blūsas. Pieminēju. Blūsas. Par bāru blūsām mums īsti nav informācijas, bet mēs esam dzirdējuši par tādu bāru ūsas. Jā. Gan jau, ka blūsas bārā arī lēkāja līdz pie rīta. Kāpēc es nerepoju? Man ļoti saprast, ko es runāju. Bārs blūsas. Un kaut kā tas viss tā salasās. Nav tāda super šobrīd pārtecīga dzīvošana, bet mēs šobrīd pie tā arī strādājam. Ir interesanti dzīvošana. Ir interesanti, jā. Bet mēs šobrīd pie tā strādājam, bet lai vēl paplašinātu to profilu un nedaudz pie tās biznesa daļas. Mums tagad ir savu cilvēku arī tā kā menedžmenti, kas palīdz ļoti ar to visu idejas attīstīt. Un mēs tagad jau pēdējā laikā pievēršamies projektu rakstīšanai un mums ir biznesa plāni un tādas lietas un nedaudz mēģinam to visu izvest ārā no mājām un nedaudz vairāk tirgu, tā varētu teikt. Skaidrs, tad man ir vēl viens jautājums, kamēr mēs pieturamies pie tās mākslinieku ikdienas un mākslinieku tēmas, tad kā īsti ir Latvijā? Ir rietumu krasts, austrumu krasts vai ir kādas frontes, kas sadalās un kurā frontē varētu atrasties jūs? Vai tev tas burtu salikums uz viņas apurs neko neizsaka? Jā, es esmu tā kā no Pārdaugavas, es arī skaitos it kā kreisajā krastā. Es neesmu tas redzamākais dalībnieks noteikti gan, bet jā, es nezinu, vai tas tā... Mūzikas ziņā īpaši tas varbūt repā ir vairāk, ir kreisais krasts, ir tāds liels kolektīvs un Rīgas šajā pusē vairāk, man liekas, individuālāk ir mākslinieki. Varbūt, ja būtu labais krasts, kolektīvs labais krasts, varbūt būtu nedaudz pamanāmāks kaut kāds tendences, bet tā īsti laikam tā nav, ka varētu būt kaut kontrastu, ko varētu pretnostatīt. Viss mierīgi. Visi dzīvo draudzīgi. Tā būtu jābūt, jā. Zanda pirmie pieminēja šo tā saucamo tādu konkurenci starp izpildītājiem. Es zinu, ka savulaik Latvijā, vismaz, kad es vēl par to interesējos, bija aktuāli šie tā kā repa batli un, kad freestylā klubos uzstājās puiši viens pret otru vai arī ar sagatavotiem tekstiem. Vai, Ansi, tev jautājums noteikti, vai tu esi piedalījies vai piedalījies tagad, ko tu par to vispār domā? Par freestyle batliem, jā? Jā. Es neesmu piedalījies. Es gan pagājušo gadu apņēmos patrenēties. Freestyles tā tad ir, ka skan beats un tu uz vietas mēģini izdomāt kaut kādu tekstu vai ne ar atskaņām, bet man tas kādreiz ļoti nepadevās, bet es tagad man mazāk nepadodas kā kādreiz. Bet es esmu apņēmies tam neatmest roku arī patrenēties. Vajag. Bet jā, ir arī Latvijā, notikuši šie batli, bet grūti pateikt, vai Latvijā viņam ir īstā vieta, jo tā ir Amerikas tradīcija freestyle batli, un tur ir drusciņā atkarībā no kā tie, kas piedalās, iedvesmojušies. Ja viņi iedvesmojas no Amerikas izpildītājiem, tad Latvijā, man liekas, vienkārši var dabūt pa mūti un viss. Jo Amerikā īsti nav robežu tam visam nekāda, kamēr pie mums tas tā īsti nav. Pie mums ir robežas, pagaidām vismaz. Kaut gan sporta pēc it kā būtu, viņas varbūt tā vajadzētu būt vispār. Ka ir vai ka nav? Ka nav robežas. Tas tomēr Amerikā tā ir, lai nav ierobežojumi, teiksim. Jā, kad tas ir tā kā... Tas nav personīgi. Skateri satais kickflips un tā tālāk, vai kad deju betlā, kad tur viņi tur... Šeit to vairāk personīgi uztver. Jā, ir piezīmes visādas. Tas laikam īsti no mūsu mentalitātes atkarīgs, jo latvieši mazliet tādi rezervētāki, teiksim tā, tāpēc ir tāds apvainošanās. Bet mēs noteikti varam Latvijā rīkot citu veidu batli. Protams, apvainot vienam otru freestylā, tas nav tas, pēc kā vajadzētu tiekties ļoti. Tas ir vienkārši viens no
no paveidiem, kas ir tajā freestyle. Battlefield bija ļoti populāri dažu gadus atpakaļ, kas Kutels ar AG rīkoja hip-hop zaptas pulkvedī. Tad bija gan mūziķu battle, gan beatu battle, DJ battle bija, dejotājiem bija battles. Kaut kas vēl grafitī. Jā, Bet, katrā ziņā tas kaut kāds sacensības elements hip-hopā ir ļoti klātesošs tāds, viņš kaut kā jau sen, kopš pašiem pirmsākumiem tur ir valdījis, bet, protams, nezaudējot to likumu, ka, hip-hops tas ir, tu pavadi laiku labi, laiku, nevis slikti. Katrā ziņā kaut kāda minimāla konkurence ir vajadzīga arī jums, lai uz augšu tiktos. Jā. Labi, kad esam tikuši skaidrībā ar to par tiem batliem, tad, protams, ka nevar nepieminēt manu mīļāko dziesmu, par ko mēs jau arī aizkadrā parunājām par melnajiem pantiem. Es zinu, ka tā ir ļoti tāda diezgan leģendāra tava dziesma, jo es zinu, ka viņa ir ilgi tapusi un tu ilgi viņu neesi, cik es no nostāstiem dzirdēju, ka neesi ilgi viņu tā kā laidz vaļā, publicējis. Pastāsti, kāpēc, par ko, kur iedvesmu smēlēs šai dziesmai? Tur ir drusciņ cits stāsts. Man uz to laiku bija, es ceru, ka es neizplūdīšu īpaši šādi. Mans pēdējais solo ieraksts iznāca 2005. gadā, pēdējais un vienīgais. Attiecīgi, es visu šo laiku, visus šos gadus gatavoju albumu, un man viņam bija koda nosaukums Melnie panti. Un par to ir runa šajā dziesmā, par to, ka tas bija plānots kā pirmais singls no turienes, kas man ir atkritusi tā ideja, principā par šo albumu veidošanu, varbūt, vai arī, es teikšu, atlikta. Bet šobrīd tiek strādāts pie 2 citām relīzēm, kas dienas gaismu ieraudzīs jau relatīvi drīz. Viena ir sadarbībā ar beatmakeru Oriolu, jeb Uģis Vālodze no Dirty Deal Audio kolektīvu beatmakeru, kurš ir arī Latvijas pēdējā beat battle uzvarētājs un kurš pārstāvēja Latvijas beatmakerus Lietuvā, starptautiskā beat battlā, Sat Outside festivālu ietvaros. Un mēs ar viņu strādājam pie kopīgi EP, tā kā turiet ausis vaļā. Un vēl pirms tam es izmetīšu ārā mixtape Dekadances, kur ir 10 gadu garš darbs samiksēts mixtapeā. Tā kā no 2002. līdz 2012. Tā kā to arī gaidiet. Būs šogad materiāls no manis arī. Man galvā uzreiz loģisks jautājums mūsu skatītājiem. Ants, cik tev gadi? Vai ne? No 2002. gada es vēl, man liekas, skolā, kādā 1. klasē gāju. Man ir... kādā 3. turēja. Man ir 25 gadi. Un tev, Tom? Man ir 25 gadi. 50. Mēs esam vecāki nekā izskatāmies. Tā gan ir, jā. Mēs esam vecāki ar tablu. Jā, tad jau ir skaidrs, ka 10 gadi ir diezgan loģisks skaitlis. No 15 gadiem nodarboties ar hip-hop kultūru un hip-hop mākslu. Tad man ir uzreiz jautājums par to, ir daudz diskusijas arī pasaulē radušās par to, kas ir kvalitatīvs hip-hops un vai kvalitatīvs hip-hops var būt arī komerciāls. Ļoti, ļoti subjektīvs jautājums, jo runājot par hip-hopa klasiku, ko, man liekas, savādāk kā par kvalitāti ir grūti nodēvēt, tur, piemēram, viņš ir ierakstīts pagrabā, vai ne, ar vienu mikrofonu un ar vienu MPC, kur gluži par audio un skaņas kvalitāti nevar runāt, un vēl par daudz ko citu. Un arī daudz panti var būt ierakstīti ar pirmo reizi, bet neskatoties uz to, tā ir hip-hop klasika un mūzika, kas ir definējusi hip-hopu, kāda tā ir šodien. Līdz ar to, man liekas, ka kvalitātes jautājums tieši runājot par audio kvalitāti nav tāds gluži... Kvalitāte slēpjas idejā vairāk hip-hopa žanrā, nenostrādātībā. Bet ja mēs pieskaramies kvalitātei kā jēdzienam tieši saturiski, dziesmas saturs, jēga, ideja, tad komerciāli gabali ir kvalitīvi vai ne? Kas paķer lielāku masu nekā vienkārši... Jo Wu-Tangs jau var tirgojās. Mēdz būt arī tas, kas mūsdienās skan par radio, varbūt
tādā ziņā kvalitatīvs hip-hops, vienkārši tas var būt gaumas jautājums, un visbiežāk tas ir vairāk nedaudz radio formāta. Nu, tie, kas izdod, teiksim, tādus pārdotākos albumus, viņiem ir dziesma vai divas, kas ir paredzētas speciāli tā kā radio formātam, kur ir piedziedājumā ielikta tur Rihanna, kas dzied lielāko dziesmas daļu un tā tālāk, kamēr varbūt tas čalis tur noskaita kaut ko ļoti skaisti tur sarakstīt un tā tālāk. Un, mūzika ir gaumas jautājums ļoti bieži, bet tas var būt tā. Bet, jā, nevienmēr tā izdodās viņiem. Man bija vēl kaut kas piebilst, bet es aizmirstu. Jā, tad es vēl par šo tēmu nedaudz paturpinot, gribēju uzzināt tieši jūsu personīgo viedokli, kuri jums ir favorīti tieši no old school hip-hop māksliniekiem un reperiem tieši pasaulē? Ar old school jūs droši vien domājat kuru laiku? Tupac. Jo, old school hip-hops tehniski ir, tas nav old school hip-hops. Tas ir zelta laiku hip-hops. Old school hip-hops ir līdz 80. gadu beigām, līdz 79. Nē, muļķības, kaut kā 80. gadu sākums. Līdz 90. Jā. Nē, pat vēl. Tad pieskaramies old school laikiem un pieskaramies zelta laikmetam. Zelta laikmets, man tas būs Big L, Biggies, Tupacs. Kaut kas vēl? Viņš kaut kas vēl es nebiju sagatavots. Man droši vien Beatrox ir viens tāds ļoti liels favorīts. Kurš ir beatmaker? Viņš ir labs beatmaker. Es neesmu sagatavojuši, mēs nebijām tam gatavi. Tā, uzreiz tā nosaukt. Es nezinu, grūti no Onyx, vai ne? Man ir Onyx stūs mūznots. Tas pats Wu-Tangs jau arī. Wu-Tangs. Pārāk daudz džekiem. Labi, atvieglošu jums jautājumu. Šobrīd mīļākais, to izpildītājs, ko katru dienu var repītā klausīties, kamēr galvu neuzsprākst katram no jums? Šobrīd mīļākais man ir Damo the Fudge Monk. Viņš izceļās ar tādu ļoti dzīvīgu un dabīgu un īstu to savu mūziku. Viņš uz ļoti ierobežotas tehnikas taisa, bet tie skaņdarbi tiešām ir ļoti pilni un interesanti un labi skan. Tad viņš ir tāds, kas man nenogurdina un savus nekādā ziņā. Viņš ļoti klasiski arī tam materiālu veidošanai pieiet, vai ne? Jā, viņš tā ir 90. gadu saucamajā zelta ēras manierē. Viņš uz disketēm vēl strādā, viņš disketes liek, floppy disketes, MPC, jā. Tā kā tas ir iespaidīgi. Man šobrīd, man īsti nekad nav līdz galam apnicis MF Dooms. Dooms viņš ir šobrīd vienkārši D-O-O-M, visi lielie burti, dāmas un kungi. Tā kā noteikti pārbaudiet viņu. Mans mīļākais albums ir Mad Villainy, Madlips ar MF Doomu, bet pēdējā laikā vispār iznāk vēl citi ieraksti, kas man tīri labi iet pie sirds, kas iepriekšējos gados nebija tik aktuāli, ka jauna mūzika man arī iet pie sirds, bet šobrīd man patīk arī tas virziens, kurā hip-hops iet. Cik jūs bieži paši savus skaņdarbus klausāties? Sanāk pārsvarā visu laiku savus skaņdarbus klausīties, jo savā tajā darba vietiņā visu laiku arī kaut ko ķimerējos taisu, un tad tas arī ir būtībā tas, kas skan. Diezgan maz laika sanāk kaut ko citu klausīties patiesībā. Tad, kad es esmu beidzis taisīt gabals, man patiesībā gribās klusumu, lai nekas neskan. Kamēr uztaisi jau tur bija 2 stundas skan uz apli tas motīvs, kamēr tiek līdz kaut kādā jēgā. Jā. Tad tā ir. Katru dienu jāsaka laikam. Jā, katru dienu. Dažas stundas. Salīdzinoši ar to laiku, kad jūs sākāt nodarboties ar hip-hop kultūru, tas ir 15 gadu vecums, jā. Un tagad jums ir 25. Kas iedvesmoja jūs 15 gados un kas, labi, to, kas jūs iedvesmo pašlaik, mēs tā kā nedaudz uzzinājām, bet kas bija tieši tajos pirmajos mirkļos, kad jūs sākāt to visu darīt, kādi jums bija iedvesmas avoti, mākslinieki vai dzīves mīļotā meitene, kurai gribēs veltīt kādu balādu. Dzīves uztvere, idejas, jēga, filozofija vai problēmas kaut kāds skolā. Problēmas skolā un mācības. Jā, es negluži no 15 gadiem sāku, es bišķiņ jau pirms tam sāku. Tajā mixtape'ā būs no 2002. Es biju vēl sīkāks. Un tā kā es biju vēl sīkāks, un tad es izstījos, it kā man būtu 8 gadi. Tā kā izstījos un izklausījos, jāpiezīmē. Bet iedvesma bija vienkārši
atklāt sakot, bija tā, ka bija savas, es nāku no ķemeriem, no Jūrmalas paša gala, un tur bija tādas kaut kādas savas aktuālas tēmas, kas likās tā kā problemātiskas tieši tajā, tuvāko pāris kvartālu. Kādas? Teiksim, tāds vairāk vai mazāk globāls par teiksim, dzīves par vērtībām, vai ne, kuras ir cieņā, un par to, par ko spriež pēc cilvēkiem, un par cilvēku attieksmi, par viņu izvēlēm, par visu kaut ko, tā grūti. Likās, ka kaut kas nav, ka nav pareizi, ka iet uz nepareizo, ka nav varbūt taisnības kaut kādā veidā. Un tā ir viena no lietām, kas tev varbūt arī mudināja kaut kā sākt par to runāt vai kaut ko darīt lietuvā. Jā, un tas ir interesanti dzirdēt, teiksim, kaut kādos vecajos skaņdarbos, ka tās ir šausmīgi aprobežotas tēmas, tāpēc, ka runa ir tiešām par dažiem kvartāliem, teiksim, par konkrētiem cilvēkiem un tam līdzīgi, un kas laika gaitā mainās, kad plešās tā klausītāja auditorija. Man kaut kā tas vienkāršāk tīri mākslinieki man iedvesmoja, man ļoti patīk, kā tas stils un žanrs izklausās un kādu rezonanci manī tas rada grūvu, un tad līdz ar to es gribēju būt viens no darbiniekiem, dalībniekiem tajā visā. Es varētu teikt, jā, mākslinieki. Protams, latviešu hip-hops tā laika arī ļoti iespaidoja. Vēl tagad ļoti jūtams tas, jā. Es tā kā ilgu laiku nevarēju pieņemt latviešu hip-hopu līdz Pāzera laikam apmēram. Skanējuma dēļ vai? Jā, man neinteresēja un es vienkārši kaut kā... Tevi neinteresēja tēmas vai Nē, scēna kā tāda. Man likās, ka īstie reperi ir tikai aiz okeāna, bet patīkami man pārsteidza. Par kuriem, tak noskaidrosim, par kuriem reperiem tieši tajā laikā jūs runājat, par Gustavu vai Ozolu vai kādiem? STA noteikti, un vēl tas gan nedaudz vēlāk, bet noteikti jāpiemina arī Runu zāli, kas ļoti daudz ko arī ietekmēja latviešu hip-hopā, kur bija Viesturs, Būšs, Kaņepera, Einsteins, Georgs, es aizmirstu atkal kādus, bet... Ka jāpainosies, un nenosauksim. un tā kā, principā viss, kas bija aktuāli, tā scēna bija pietiekami tāda neliela, lai tur nebūtu tik liels varbūt tās dažādības. Bija vilnis diezgan kopīgs tajā laikā. Man radās tāds jautājums, es zinu, ka noteikti, ka tablas savus skaņdarbus noteikti tu esi kādam pārdevis vai uz pasūtījumu taisījis, vai ne? Jā. Un tad jautājums Sansim, tad attiecīgi, ja piemēram tev kāds puisis palūgtu ierepot viņa tekstu, vai tu to izdarītu, vai to var nopirkt, teiksim, tā tavu balsi? Es sagaidīju vispār pilnīgi citu jautājumu. Jā, bet es domāju, ka nē, es arī neesmu nekad tekstus pārdevis. Tas ir tās lietas, ko Latvijā pārdod, tie ir tāds termins ghostwritings, vai ne, kad viens uzraksta otram tekstu un neviens tā kā nedrīkst zināt, ka tas ir nopirkts teksts vai tam līdzīgi. Un es līdz šim tam kaut kā neesmu pievērsies. Man liekas pārāk daudz ieguldāms darbs tajā tekstā, lai viņam varētu reālu cenu uzlikt. Tā. Jā, tas ir varbūt kaut kas ļoti arī tāds tavs, un tu laikam negribi dalīties ar to, kas ir tieši no tevis. Jā, valsts nav. Viņš jau dalās, izlaižot relīzes. Nē, jā, bet tā, kad kāds svešs cilvēks pieņemsim to izmanto kā savu kaut ko. Jā, es neesmu īsti gatavs svešus tekstus skaitīt, jo vienkārši, neskan, kad raksta hip-hopā tekstus, tad arī rakstībā ir sava plūsma un savs tā kā gājums, tas kā tā virkne, jo bieži nemaz citu tekstu, ja viņš ir uzrakstīts tā otra cilvēka tā kā piegājienā stilā, tad viņi nemaz otrs nevar ieskaitīt. Cilvēks jau arī tās intonācijas savādāk. Tā identitāte arī zūd, ja tev ir jārunā kaut kas, kāda cita teksts un kāda cita saturs tekstuālais, vai ne? Noteikti, jā. Tu nevari pateikt to, ko tu nesaproti, kas tur ir uzrakstīts, teiksim tā. Tas nav pareizi vienkārši.
Nu, skaidrs ir tas, ka Anča balss nav nopērkama, viņš turās pie saviem uzskatiem, pie savas jēgas un satura. Līdz ar to stabļu mūziku gan var nopirkt, ja kādam ļoti vajag. Stablu pašu var nopirkt. Un tāpēc tieši šobrīd mēs varētu paklausīties kādu skaņu darbu, kas ir saistīts ar diviem šiem jauniešiem. Un pēc tam viņi arī paši pastāstīs, kas tas ir, kāpēc tas skan un ko tas viņam nozīmē. Tieši tā, skatāmies. Ieslēdzu TV, rūpīgi TV. Tu pielāgojies sistēmai, kāds rūpīgi tēmē. Viss, kam tu tici, var nebūt īsts. Viss, ko tu zini, var izrādīties meli. Šeit ir jābūt kaut kam tādam, kādai kulminācijai. Jābūt kaut kam lielam kulminācijai, kas skan tā. Meitenes tikai dejo, dejo zēni, dara lēni to. Meitenes tikai dejo, dejo pievienojies. Meitenes tikai dejo, dejo zēni, dara lēni to. Meitenes tikai dejo, dejo pievienojies. Rūpīgi TV, ieslēdzu TV, ko es redzu, rūpīgi TV. Atkal uz mani kāds rūpīgi tēmē, rūpīgi TV, rūpīgi TV. Pietiek sēdēt, ir jādodas, kur bas un bungas spēlē. Šeit ir jābūt kaut kam tādam, kādai kulminācijai. Jābūt kaut kam lielam kulminācijai, kas skan tā. Meitenes tikai dejo, dejo zēni, dara lēni to. Meitenes tikai dejo, dejo pievienojies. Meitenes tikai dejo, dejo zēni, dara lēni to. Meitenes tikai dejo, dejo pievienojies. Pievienojies. Tātad mēs tikko dzirdējām Satelīts LV dziesmu Pievienojies, un tur iekalās bija rakstīts, ka tas ir Netīrās tilpas remix. Nu, puiši savus komentārus lūdzu. Šī ir dziesma Pievienojies remix Netīro cilpu no Dirty Deal Audio remix izlases, kur mēs ar Dirty Deal Audio kolēģiem remixējām Satelīts LV albuma, arī ar tādu pašu nosaukumu pagrīdē skaņdarbus. Un šis bija viens no tiem, tas ir Netīrās cilpas, tas esmu es un mans brālis Kārlis, 181H. Mēs esam kopā Netīrās cilpas, un tad mēs uztaisījām lūk šādu versiju šeit dziesmai, krietni atšķirīgāku muzikāli nekā oriģināli. Antis ir ticis galā ar darbu, kas nav hip-hops. Jā. Tas ir liels pārbaudījums, ja tu esi daudzus gadus vienā žanrā strādājis, tad labi to galā. Jā, man teica, ka sanāc, jā. Tālūk, tā kā šī relīze ir arī atrodama bezmaksas lejupielādē, man šķiet, internetā. Tā kā uzmeklējiet, ja jums patika. Ansi,
melnie panti, netīrās tilpas. Kaut kas tev ar to tādu tumšo pusi, tev ir kaut kāds tāds tā kā dalīšanās, tev tāds gaišs cilvēks, tumšais, un tad netīrie panti. Personības dalīšanās. Kā tad ir? Grūti pateikt, man liekas, ka tas ir kaut kā saistīts ar to, ka es mūzikā cenšos tieši visu to melnumu izdabūt laukā, līdz ar to man ikdienā viņš kaut kā nesagādā tik liels problēmas. Ja man ir kaut kāds dusmas vai kaut kas tam līdzīgs, to daudz prātīgāk, man liekas, ir atstāt uz papīra, nevis kaut kur nevis citur, nevis tam līdzīgi. Sadzīvē. Jā, jo, teiksim, ja ir kaut kāds koncerts vai tam līdzīgi, to visu var ļoti izlādēt, jo jebkura veida, spēcīga enerģija pasākumā ļoti labi iedarbojas koncertā, un es to arī cenšos izmantot. Runājot par Latvijas hip-hop māksliniekiem, man uzreiz atkal rodas jautājums par to, cik grūti vai viegli ir iztisties jaunam Latvijas hip-hop māksliniekam vai reperim, ja cilvēks ir vienkārši vēl zaļš, nepieredzējis, bet viņa ideja un saturiskais teksts ir ļoti labs un varētu arī nākotnē izpausties ļoti kvalitatīvi. Manuprāt, viegli ir iztisties. Viens no piemēriem varētu būt Melikals. Viņš samērā nesen sācis repot, pievienojies scēnē, bet šobrīd ļoti atzīts un aktuāls reperis. Tā kā, ja tu esi labs, tad tu tiec uz priekšu ātri. Jā, bet man gribētos teikt, ka šobrīd ir kaut kāda baigā robeža, jo tas izsisties, man liekas, priekš manis, tas ir kaut kas krietni vairāk, nevis nekā, teiksim, klausījumi YouTube'ā vai kaut kādu, tas, ka tevi atzīst, jā. Man liekas, ka es to vārdu izsities negribētu lietot pirms hip-hops nav vairāk mēdījos, ka ļoti liels jautājums par jums, paldies jums, ka jūs uzaicinājāt mums šodien parunāties, jo mēs tik bieži, teiksim, to hip-hops sanāk maz tā kaut kur parādīt, jā. Par radio īpaši nedzird, un viņš principā dzīvo internetā, un internetā latviešu hip-hops, man liekas, ka nedaudz tā kā sastīns šobrīd ir. Un ka ir varbūt atpazīstamāki vārdi, bet man liekas, ka viņiem visiem arī atpazīstamākiem vārdiem ir jāiet 3 reizes tālāk, lai to varētu saukt par izsišanos kaut kādu veidu. Bet kur ir tā problēma, kāpēc tieši hip-hops Latvijā ir tik ļoti mēdījos nepopulārs? Viņš ir populārs ielās, klubos, pasākumos, bet tieši kā pa radio, pa televīziju, neskan ne jūsu dziesmas, ne arī tā kā cits hip-hops latviešu valodā. Ja vienīgi ļoti atpazīstams personības, kā piemēram Gačo, kas ir iekarojis ļoti vai Rasels, kurš sevi dēvē par reperi. Un, protams, viens no, manuprāt, tādiem hip-hopa pamatlicējiem reperis Gustavo. Jā, man liekas, ka visi 3 tādi nosauktie gadījumi ir tādi, teiksim, to būtu pagrūtāk nosaukt par hip-hopu tur, kur mēs viņu taisām. Tāpēc, ka tas ir tomēr Gačo ir vairāk uz deju mūziku, vai ne, un tas ir uz pūļu, uz grīdas to stampāšanu, un tas Rasels. Gustavo ir bišķiņ cits stāsts, jo Gustavo ir vispār cita niša, bet teiksim, es zinu, ka man un daudziem tā hip-hop esence asociējas tieši tajā tā pilsētas tāda mūzika, vai ne, tāda izteiktā, kaut kas ar tādu realitāti. Gustavo tagad ir vairāk tāda sludinātāja poza tāda. Viņš ir ārkārtīgi pozitīvs tēls palicis sabiedrībā, bet ja mēs atskatāmies arī viņa pagātnē un karjeras sākumā, tad arī viņš bija diezgan liels protestētājs un arī savos dziesmu tekstos pauda savu attieksmi par dzīves jēgu, kaut kā uztveri par lietām un vērtībām. Viņš arī bija tāds diezgan liels protestants. Jā, tas jau ir arī, protams, vecuma atkarīgs, cik gados un tam līdzīgi, kāda kuram ir tie, bet viņam vienkārši ļoti mainījusies tā dzīves uztvere, tāpēc viņam arī tas vēstījums dziesmās ir pilnīgi cits šobrīd, kāds tas bija kādreiz, tāpēc, ka kādreiz tas bija protests, man nepatīk un es to pasaku, un ja jūs man aizliksiet to pateikt, tad jūs darat nepareizi, bet man bija tiesības to pateikt un tam līdzīgi. Kaut arī tā varbūt nav tik liela problēma Latvijā. Latvijā var visi runāt, ko viņi grib, tikai atkarīgs vai to kaut kur dzirdēs, vai to spēlēs pa radio vai pa televīziju un kādu iemeslu dēļ jā vai nē.
Bet man vienkārši ļoti patīk dažādība hip-hopā, tāpēc tur ir visiem vieta, gan Gačo, gan Gustavo, gan mums. Un katram ir arī jāpastāv pa savu un jāsadzīvo arī mums te visiem. Vienkārši jautājums tāds, vai tas, ka tās dziesmas skan par radio, vai tas nozīmē, ka tur tiek pārstāvēts hip-hops. Un es teiktu, ka nē. Tas ir atsevišķas dziesmas, ko šaubos vai kāds, kas klausās to, saka, jā, es klausos hip-hop. Atbildi, ko es visu laiku gribēju sagaidīt no šīs intervijas. Yes. Zāns savas vēlmes piepildījis. Es domāju, tā kā mēs esam ļoti daudz jau parunājuši par un ap jūsu mūziku un tieši radošo darbību, bet es domāju, ka īstiem faniem vienmēr tas interesantākais ir tā jūsu tā kā, privātā dzīve. Es neprasīšu neko tādu pārāk personisku un intīmu, bet tie ir tāds parasts jautājums. Jūs mācāties, kaut kur strādājat, kāda izglītība ir iegūta, kas jūs esat pēc papīra, kas uz papīra rakstīts? Ko jūs savā CV varētu ierakstīt? Jā. Es esmu 8 semestrus nomācījies Ventspils augstskolā, tulkošanas programmā, bet esmu apstājies pie bakalaura darbu šobrīd. Uzrakstīts ir, nav nodots. Kā tad tā, kas tev kavē? Mūzika. Es kaut kā beigās sāku šaubīties, vai man tas šobrīd ir nepieciešams. Es kaut kā ļoti slikti tur sajūtos tajā brīdī, ironiskā kārtā reāli pašās beigās, bet es kaut kā sajūtos bišķiņa neērti tur. Kad man pazudīs tā neērtā sajūta, es noteikti nodošu to darbu un tā tālāk. Bet man kaut kā likās, ka man to nevajag to brīdi darīt. Un es pagaidām esmu diezgan priecīgs par šo izvēli. Es esmu ar nepabeigtu augstāko, bet varētu teikt, ka esmu pametis augstskolu, jo nemācījos lietu, kas man interesē. Mūzika ir vienīgais, ko es daru. Un šos iztikt ar zāles spēlēšanām un kādām sadarbībām. Jā, varētu teikt. Jā. Mēs cenšamies to visu pacelt kaut kādā veidā nākamajā līmenī. Uztaisīt par darbu. Jā, tāpēc, ka stāvēt uz vietas tādā pozīcijā, kādā mēs šobrīd esam, tas nav prāta darbs. Tāpēc mēs diezgan intensīvi strādājam, fiziski strādājam. Vakar mēs ar Pabli urbām caurumi ieģeļos šitī griezā sienā, kur mēs... Lai uzstādītu krāsni mūsu jaunajās telpās, studijā. Mēs paši savām rokām principā būvējam savu nākotni šobrīd. Un tā ir ļoti laba sajūta, un tur gan ir sajūta, ka mēs ejam ļoti pareizā virzienā. Teiksim, ka tas ir tas ceļš, pa kur liela pārliecība, ka tur mums arī ir jāiet. Un es domāju, ka tas nāks ne tikai mums par labu, bet visai scēnai, tas nāks hip-hopam par labu, tas nāks mūzikai par labu un visam kam. Jaunatnē. Jaunatnē, nacionālās pašapziņas celšanai. Tīri akadēmiski mēs sapratām, kāds jums ir bijis tas dzīves ceļš, bet runājot par hobijiem un runājot par kādām brīvā laika izklaidēm, vai tikai mūzika ir tas, kas aizpild jūsu laiku, vai ārpus mūzikas ir kaut kas, kas jums ļoti patīk un ar ko jūs labprāt nodarbojaties? Kas tas ir? Tas lielākais, man ļoti patīk BMX freestyles un reiz man arī bija auto, man patīk auto sacīkst, bet tas ir diezgan padārgs prieks, bet tas varētu būt arī mans hobijs. Jā, divas vēl lietas. Jā, man it kā tagad ir diezgan daudz visādi citas nodarbošanos, ka kaut kādā brīnumainā kārtā nemaz īstā. Es mēdzu paskatīties pie maltītes kaut kādus pārraides, varbūt, ko es atrodu internetā, es nezinu. Bet žanrs, uz ko tu koncentrējies, ja tu meklē kaut ko internetā? Bez žanra, tikai lai interesanti un baudām. Tas arī viss. Jā, man vienkārši liekas bezjēdzīgi iztērēt laiku sēdēt un ēst. man arī tajā laikā gribas uzņemt kaut kādu informāciju. Baudītājs? Arī, jā. Es visu kaut kā baudītājs esmu. Dzīves baudītājs. Padalīsies vēl ar kādām baudām? Nē, tas ir man. Tāds, domāju, jaukas nots, mēs varam arī lēnā garā uz to finišu taisni virzīties. Un tad, protams, ka mēs uz Zantu tagad esam liels jūsu fans, un mums ļoti interesē tuvākās uzstāšanās, kur un kad mēs varam jūs satikt ārpus Čala TV telpām, kur mums doties pirmajā kārtā, un tad pēc tam, kur jūs meklējat? Tieši tā. Nekā Dirty Deal audio ietveros, bet dažus no mums varēs satikt 2. februārī, būs Edavārdiem
mixtape izlaišana. Prezentācija. Un viņš izlaiž mixtape šķiet 27. janvārī. Es esmu šeit, mixtape. Un mēs tur uz Zandu būsim, ja mums tas pasākums ir ieplānots. Un vēl var sekot mums līdz Facebookā. Noteikti, jā. Ir audio, un mēs šeit gan atsevišķi, gan kopā uzstājamies bāros. Jau iepriekš minētajos. Jā. Šotkafē, Kaņeps kultūras uzās visur, kur ik pa brīdi mums paldam kaut kur, jā. Facebookā noteikti būs informācija par to, kur mūs var dzirdēt. Nu, paldies, dārgie puiši, par to, ka jūs padalījāties ar nelielu informāciju par savu ikdienu, par savu vēsturisko skatījumu uz hip-hopu un repu. Un ilgi gaidītā lieta un arī mūsu apsolītā lieta skatītājiem. Dārgie Čalu TV skatītāji, jūs esat sagaidījuši to brīdi, kad mēs varēsim baudīt visu kopistiski live session no Anša un Tabaļa. Jā. Yeah, yeah. Ans, Tabls, speciāli Čalu TV, Džems, Klau, Es neesmu no tiem, kas citiem savus pastāst bēdz. Tu tālu neizbēgs, ja es sevi atstās pēdas. Es atzīstu pats, plāksteriem tad apklāja rēts. Jo šaubos vai glebatus kamuls, man kaklā ir vērts. Es iedomājos paradīzi kā ar sniegu, bet siltu. Es iedomājos Dievu kā tiltu, es iedomājos raizes kā margas un dienas kā ielas, kur ja tu ies pa labi, tikai tu ies uz priekšu, jā. Bet tur ir triks, tu neesi tai spēlē vienīgais, ja tur ir citi. Manais dīvāni ir koks, ar kur sist, bet ja es netrāpīšu, man būs gods, ar kuru krist, jā. Ko? Es esmu izlicies, ka nedzirdu, kad sauc mani, es esmu ignorējis daudz reizes, ka man draugs man, kurus un mēls es izskatos pēc Miki Mauskam, aus nav, un tas bija puiši, tāpēc klaus man, jā, un tāpēc klaus man, labāk klaus man. Yeah. Switch on beat, ej, lēnais, ātrais lēnais. Jo, Klau. Jā. Es vairs nesajūtu skabārgas ar acīm ciet, lidoju, kur nesajūtu to radars. Es skatos šķīdi, kad man saka, ka man vajadzīgs blakus biedra plecs. Tu gribi mani vāju redzēt, kļūstot katru dienu vecs. Anti-Hollywoods bērns pasaulē, ko būvē stūraini kā Zolitūda sēns. Un visiet kā pa sviestu kā uz novas galdu. Tērste pulvera brīdis, kad prasa tonu uz galu. Es tevī redzu prāts picāk kā kodus galu. Bet tev tikai ir ko redzēt, vai tur bonus nav. Hipster vai hippie, man vienalga kāds biksto vai bicīši. Es ticu tik dēļ ticības, spļauka vajag spļaut. Vai Miki vai es necieņas, to vaļmā vajag ļaut. Es esmu uz tās strības vairāk nekā jebkad iepriekš. Un ar katrs vistam repa piediens, ja viens, Tabls, 3, 2. Paldies!